Čau, draugi! Ir liels prieks būt šodien kopā ar jums. Daudz kas liecināja par to, ka es nebūšu šodien kopā ar jums, bet es esmu. Man ir liels prieks, ka varu būt kopā ar jums. Un šodien mēs domāsim par tādu ļoti, ļoti svarīgu tēmu, ko es pieņemu arī daudz kādreiz jūs esat savā dzīvē tā palūkojušieties. Wow, sarežģīts vārds. Palūkojuši, esat redzējuši un sapratuši, Dievs klusē. Tā kā vienalga, vai jūs ticat, vai jūs neticat, jūs tā kā gribat, lai Dievs kaut kādā veidā atklājas, runā, un šķiet, ka viņš klusē. Jo tas ir tikpat ļoti interesanti, kā mūsu kristiešiem, kas liela daļa no mums esam, tāpat arī nekristiešiem. Mēs visi gribam, lai Dievs runā. Nekristieši grib, lai Dievs kaut kādā pārdabiskā veidā atklājas, un tad pēkšņi visa pasaule zinātu, ka jā, ir viens Dievs. Lai viņš tā pārdabiskā veidā, debesis atverās, tur gaisma uzspīd, un tā tēvišķā balss pasaka, ka viņš tur ir, un tad mēs visi tagad sāktu ticēt, kas visticamāk tā arī nebūtu. Noteikti kādiem būtu šaubas, kādi teikt, ka tur ir valdība, to ir izdarījusi, lai mēs būtu reliģiski cilvēki ar izklotām smadzenēm, un noteikti mūsu bērni tam neticētu un domātu, ka mums kaut kāda vienkārši parādība ir bijusi un kāpēc, lai gan tas būtu reāli. Vai arī, ja mēs to nofilmētu, tad visticamāk tāpat kā to mēnesi nosēšanos, mēs varētu skaidrot, nē, tas visticamāk arī valdība to visu uztaisīja. Nekristieši grib dzirdēt Dievu, un tāpat arī mēs, kas sakojam Dievam, mēs gribam dzirdēt kaut kādos skaidros veidos to, ka viņš atklājas mūsu dzīvē, ka mēs skaidri varam zināt, kādas viņam ir atbildes uz tiem jautājumiem, kas mums interesē, ka mēs skaidri varam saprast, kas ir tas virziens, tā vieta, uz kurien mums ir jādodās mūsu šajā dzīves ceļā. Un šodien, turpinot šo uzrunu sēriju Svētais gars un tu, mēs tieši domāsim par Svētā gara saklausīšanu. Un tā ir tik ļoti svarīga tēma. Es nemaz nebrīnījos, ka, man liekas, vismaz kā 10 cilvēki no jums iesūtīja tieši to, kā biežāk sadzirdēt Dievu savā dzīvē, kā saklausīt vairāk Svēto garu. Jo Ulvis pagājušajā arī izteica tādu domu, cik svarīgi mums kā kristiešiem ir dzīvot garā, jeb staigāt garā. Un kā mēs varam to izdarīt, ja mēs nedzirdam to, ko viņš saka. Tā runā, ka cilvēks vidēji dienā veic apmēram 35,000 lēmumus. Un daudz no tiem, protams, nav svarīgi, tie ļoti, ļoti vienkārši lēmumi. Un tomēr ir kādi svarīgi, kurus mēs pieņemam, un cik forši būtu, ja tos, kurus mēs pieņemtu tādā Dieva vadībā un Dieva gudrībā. Lūk, tāpēc mēs domāsim šodien par to, kā mēs varam biežāk saklausīt Svēto garu, kā viņš bieži runā ar cilvēkiem, kā viņš uzrunā kristiešu Bībelē. Un tieši kā rīkoties tādās situācijās, kad šķiet, ka Dievs klusē. Tas pirmais jautājums, ko mēs kopā risināsim, ir, kā Svētais gars runā. Kā viņš runā? Jo es pieņemu, daudziem ir šī interpretācija, ka tā ir tāda skaļa balss no debesīm, vai ka viņš tādos ļoti tiešos veidos runā, bet paskatīsimies, kā Bībelē Svētais gars runā. Un tā pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot, ir, ka Svētais gars neticīgu cilvēku uzrunā pārtraukti. Svētais gars neticīgu cilvēku uzrunā pārtraukti. Un es paskaidrošu vairāk šo domu. Jau pašā Bībeles sākumā, 1. Mūzes grāmatā, 1. 2 pantos ir rakstīts, sākumā Dievs radīja debesis un zeme bija tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tātad mēs redzam, kā viņš jau pasaules radīšanā kaut kur lidinās, kaut kur plūst. Un, kad Bībele runā par Svēto garu, viņš vairākās vietās tiek atklāts kā vējš, un arī Jēzus tādā sarunā, kas viņam bija ar Nikodēmu, atklāja, ka Svētais gars ir kā vējš, līdz ar to mēs redzam, kā tas plūst. Un Bībelē ir ļoti, ļoti daudz piemēru, kā Svētais gars uzrunā neticīgus cilvēkus. Viens no tiem ir ar ķēniņu Nebukadnecaru. Šis ķēniņš ir atrodams Daniela grāmatā. Viņiem ir ļoti, ļoti interesanta dinamika savā starpā. Un vienā mirklī šim ķēniņam atklājas sapnis, un tajā sapnī skaidri var redzēt, ka Svētais gars runā. Un viņam tur vēlāk bija vajadzīgs Dāvids, lai to sapni iztulkotu. Tāpat mēs redzam, ka Svētais gars runā tad, kad Jēzus tiek notiesāts. Mēs zinām, ka Pilāts bija tas, kurš viņu tādā veidā atdeva, tādā drošā nāvē, bet Pilāta sieva sapnī redzēja to, ka Jēzus ir, ja ne svēts, tad kaut kas īpašs ir viņā, un viņi atklāja šim Pilātam, lai viņš viņu nenotiesā, un tomēr mēs zinām, kas notika. Tāpat mēs redzam, ka Svētais gars uzrunā neticīgo Pāvilu, kuram vispirms bija šis vārds Sauls. Viņš gāja ceļā uz Damasku, lai vajātu kristiešus, lai liktu viņus cietumos, viņus nogalinātu. Un Svētais gars ceļā uzrunā viņu. Viņam parādās spoža gaisma, viņš ir Jēzu, tad, man liekas, kāds 2-3 dienas ir neredzīgs, un
Tādā veidā viņš sastop Jēzu un kļūst par vienu no lielākajiem, nevis ticamāk lielāko, 1. gadsimta draugu dibinātāju. Mēs skaidri redzam, kā dažādos veidos, pat vecajā un jaunajā derībā, Dieva svētais gars pieskarās neticīgiem cilvēkiem, lai kaut ko viņos mainītu, vai pat mainītu visu viņu dzīvi. Un mēs redzam arī šodien, kā svētais gars šādos veidos turpina pieskarties, jo arī tiem no mums, kas esam tagad draudzē, varam teikt, ka mēs esam ticīgi cilvēki, sakojam Jēzum, arī mums svētais gars kaut kad pieskārās, kad mēs vēl Jēzum neticējam. Un svētais gars turpina pieskarties daudziem neticīgiem cilvēkiem, kas Jēzu vēl nepazīst. Varbūt mazākos veidos, varbūt lielākos veidos, bet viņš turpina darboties, kā vējš turpina plūst un vējoties. Tas ir par neticīgu cilvēku. Svētais gars neticīgu cilvēku uzrunā pārtraukti. Bet svētais gars ticīgu cilvēku uzrunā nepārtraukti. Un tie ir diezgan lieli vārdi, jo, kā jau es teicu, mēs kristieši bieži vien nedzirdam svētā gara balsi, tādu skaidru vadību. Tad kāpēc es šādus vārdus izdomāju? Tad, kad Jēzus sludināja par svēto garu, viņš to nedarīja daudz reizes, man liekas, 2-3, un viņš saka šādi, bet aizstāvis. Svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu runājis. Tātad šeit mēs varam iepazīt tādu ļoti personisku saiti, kas svētajam garam būs ar mums. Tad Pāvils atklāja savā vēstulē korintiešiem, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva. Tad mēs redzam, ka svētais gars, tad, kad mēs kļūstam par ticīgiem cilvēkiem, ne tikai kaut kur lidinās un plūst apkārt, viņš arī fiziski iemājo vai garīgi iemājo mūsos. Viņš kļūst par daļu no mūsu tempļa. Viņš šeit ir iekšā, ja mēs ticam Jēzum un tam, ko viņš izdarīja pie krusta. Un Jēzus saka, ka viņš māca un atgādina visu, ko viņš ir runājis. Mēs redzam, ka viņš runā. Bet kāpēc tik liela vārdi, ka nepārtraukti? Es to gribētu pamatot uz to, ka mēs zinām, ka svētais gars ir trešā persona trīsvienībā. Un kad mēs palūkojamies Bībelē uz to, kā cilvēki bieži vien sastopās ar Dievu, kad Dievs izvēlas viņiem parādīties, viņi bieži vien tādā pilnīgā pazemībā nokrīt viņa priekšā ar seju uz zemi. Pilnīgā pazemībā. Mēs redzam, ka Dieva klātbūtnē kaut kas ļoti, ļoti īpaši notiek ar to cilvēku. Un ļoti līdzīgi, kad svētais gars ir mūsos, tā klātbūtne ir tā, kas runā. Tā svētā, mīlestības pilnā, žēlstības pilnā, taisnā klātbūtne runā un runā nepārtraukti. Tā kā svētais gars ticīgu cilvēku uzrunā nepārtraukti. Bet kādos veidos svētais gars runā? Vai tad ir tikai tā tēvišķā balss, vai tad ir vēl kādi citi veidi? Un šķiet Bībele atklāja vairākus. Tā pirmā ir, ka svētais gars runā caur savu vārdu. Mēs, kristieši, lasām Bībeli, ticam, ka tas ir Dieva, tie ir Dieva iedvesmoti raksti, ka tie ir svēti. Un arī Pāvils 2. vēstulē Timotejam raksta, visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai un audzināšanai taisnīgumā. Lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Būtībā ļoti, ļoti līdzīgi tai svētā gara funkcijai. Un īstenībā katru reizi, kad mēs palūkojam uz Dieva vārdu, un kad mēs to lasām ar mērķi kaut ko iegūt, agrāk vai vēlāk svētais gars kaut ko atklāja. Un šo mēs ļoti labi redzam arī Jēzus dzīvē. Tad, kad viņš bija tuksnesī, Sātans vismaz 3 reizes viņu kārdināja. Un tas, kā Jēzus katru reizi atbildēja Sātanam, bija citējot veco derību, citējot svētos rakstus. Svētais gars runā caur vārdu, bet svētais gars runā arī caur lūgšanu. Tiem no mums, kas esam lūguši, mēs zinām, ka varbūt tā atbilde nenāk uzreiz, bet uz kādām lūgšanām Dievs atbild. Un Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 7. un 8. pantā ir rakstīts, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Mēs redzam, ka lūgšanai ir kaut kādas sekas, ka Dievs atbild uz mūsu lūgšanām, un mēs zinām, ka ne uz visām viņš atbild. Tām, ko mēs gribētu, bet viņš atbild. Tāpēc svētais gars atklājas ar to, un mēs redzam to Daniela piemērā, par kuru mēs vairāk domāsim mūsu šī gada nometnē. Tad, kad Daniels ir atkal ar šo Nebukadnecaru, un pēc tam viņš tur lūdz kādā mirklī, viņš lūdz vārdus, un tikmēr Dievs pie viņa sūta eņģeli Gabrielu, un viņš viņam tiešā veidā atbild uz to lūgšanu, kur viņš lūdza. Un mēs redzam, kā svētais gars darbojas tajā, lai atbildētu. Viņš runā caur lūgšanu, un viņš runā arī caur pamudinājumu.
Svētais gars runā caur pamudinājumu. Un apstuļi darbos 16. nodaļā, 6. un 7. pantā, kad tur Pāvils un vēl kādi vīri gribēja doties sludināt kādās vietās, mēs varam lasīt, bet Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt vārdu Āzijā. Nonākuši Mīsijas, nonākuši pie Mīsijas, viņi lūkoja ieiet Bitīnijā, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Mēs redzam kaut kādus konkrētus pamudinājumus, ko it kā viņi pat bija iecerējuši darīt, bet svētais gars viņiem tur neļauj iet sludināt, un mēs pat īsti nezinām, kāpēc. Viņš runā caur kaut kādiem pamudinājumiem, caur kaut kādiem impulsiem. Tas svētais gars runā caur pieredzi. Un šo mēs varam novērot arī savā dzīvēs, ka bieži vien tas, kas ir mūsu pagātnē, mūsu vēsturē, tad, kad mēs esam gājuši cauri, ir tas, ko Dievs lieto nākotnē, un Dieva vārds atkal atklāja. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, uzticību Dievam, cerību. Un tur pēc tam viņš raksta, ka cerība nepamat kaunā. Mēs redzam, ka Dieva svētais gars caur šo pieredzi, kam mēs ejam cauri, bieži vien caur ciešanām, bet tāpat arī caur labiem un priecīgiem mirkļiem, uzrunā mūs un turpina mūs vadīt. Caur pieredzi viņš runā, bet tāpat viņš runā arī caur svētā gara dāvanām. Un šeit ir viens piemērs atkal no Bībeles. Te gan nav Bībeles pants, bet kad Pāvils un atkal kādi vīri, viņi ir gatavi sludināt Jeruzalemē, viņi sastopas ar vienu pravieti vārdā Hagebs. Un ļoti interesants stāsts, jo Pāvils jau tajā mirklī ir kļuvis par tādu draugu dibinātāju, ka viņš tur iet un rosās un viss kaut kas notiek. Un pilnīgi cits pravietis viņam atklāja, ka ja tu tur iesi, tevi mēģinās apcietināt. Un ļoti interesanti, kā mēs redzam, ka caur svētā gara dāvanām arī tiek atklāts Dieva nodoms un cilvēki tiek pasargāti. Tas svētais gars runā arī caur apstākļiem. Un to mēs atkal redzam vairākās vietās Bībelē. Viena no lielākajām ir pravieša Jonas grāmata. Jūs zināt, kas notika ar Jonu? Tur bija lielā zive. Lielā zive apēda Jonu, tad, kad viņš taisījās bēgt no Dieva plāna. Un viņa aprīja viņu, man liekas, 3 dienas viņš bija zivs vēderā, vai ne? Tā varētu būt. Un mēs skaidri redzam, ka tas, ko Jona bija iecerējis, tas viņa mērķis bēgt prom no Dieva noved pie sliktiem apstākļiem. Un tāpēc bieži vien apstākļi atklāja mums kaut ko par to, kur mēs ejam. Un bieži vien apstākļi mums parāda kaut ko pozitīvu, ko mēs darām, un bieži vien tie parāda, nē, mēs patiesībā esam diezgan lielā bedrē. Un visbeidzot, svētais gars runā caur cilvēkiem. Svētais gars runā caur cilvēkiem. Un šo es esmu piedzīvojis pats personīgi arī savā dzīvē. Es ticu, ka arī kādi jums, kas esat draudzē, kādi varbūt brāļi vai māsas ticībā ir pienākuši pie jums un pateikuši, ka kaut kas, ko jūs darat, nav ok, un ir izaicinājuši. Un atkal vienu piemēru mēs redzam Bībelē, kad ķēniņš Dāvids bija grēkojis ar Betšebu, viņš tur no tāda jumta skatījās, viņai tur pa logu iekšā pilnīgi sliktā veidā, viņai arī bija vīrs. Viņš lūkojās uz viņu, viņš pēc tam arī grēkoja ar viņu, pēc tam to viņas vīru sūtīja tādā drošā nāvē. Mēs redzam, ka pie viņa iet cilvēks vārdā Nātans un pasaka, ka tas nav ok. Un stāties pretī ķēniņam ir diezgan bīstami, jo tev var nocirst galvu, tu vari nomirt par to, ko tu esi izdarījis. Un Dāvids saņem tādu taisnīgu pērienu no cita savu ticības brāļa. Svētais gars runā arī caur cilvēkiem. Tie ir tie veidi, kā mēs bieži vien varam sadzirdēt svēto garu. Un tad vēl viena lieta, ko jūs jautājāt, bija, kā saprast, vai tas, ko es jūtu, vai tas, kas man atklājās, vai tas ir no manis, vai tas ir no velna, vai tas ir no svētā gara. Un tāds ļoti interesants jautājums, kuram no jums ir bijis tā, ka jūs kaut ko sajūtat, ka jums ir kaut kas jādara, bet jūs īsti nevarat saprast, vai tas tikai ir svētais gars, vai tas jūs pats, vai tas ir velns. Kādiem no jums tā ir gadījies? Vismaz kā, tā lēnām tās rociņas ceļās augšā. Bieži vien ir tā, ka nav viegli saprast, un ir vairāki veidi, kā to darīt. Viens no pirmajiem, ko es esmu dzirdējis no mūsu mācītāja Matīs, un viņš arī tā diezgan, tas man liekas ir pirmais veids, kā viņš parasti atbild uz šo jautājumu, tāds pavisam vienkārši padomā. Ja? Ļoti labs padoms. Padomā par sekām. Jo kas būs tad, ja tu izdarīsi kaut ko, kam sekas ir labas? Vienalga, vai tas būs bijis no svētā gara vai no tevis, sekas būs labas. Un labas sekas ir labas sekas. Ne? To ir diezgan viegli savilkt. Un ja mēs kaut ko savukārt redzam, ja mēs to izdarīsim, tad tas rezultāts būs ļauns, tad ļauns rezultāts ir ļauns rezultāts. To jūs dzirdat tikai mātē jauniešos, to ir grūtāk saprast, bez tā skolās to nemāca.
vienkārši padomāt par sakām. Jo pat, ja gadījumā tas būs bijis no tevis, tu domās par sakām, varbūt tu pat netrāpīs, bet vismaz tu būsi padomājis par to, kas notiks ne tikai tajā mirklī, bet arī pēc tam, un tev būs atklāsme. Darīt to vai nedarīt. Un otrs ļoti labs veids, kā saprast, vai kaut kas ir no svētā gara, ir salīdzināt to ar Dieva vārdu. Arī, kad mēs šeit domājam par svēto garu, mēs cenšamies visu salīdzināt ar Dieva vārdu, ar to, ko tas atklāja, un ar kaut kādiem reāliem piemēriem. Un tieši tāpat Dieva svētais gars nemudinās mums darīt kaut ko tādu, kas būtu pretstatā ar to, ko Dieva vārds māca. Tā nekad nebūs. Tāpēc, vai nu padomājot par tām sekām, vai arī saprast, vai tas ir no Dieva salīdzinot to lietu, kas ir jādara ar viņa vārdu. Un tad visbeidzot tas pēdējais jautājums, tāds praktiskais jautājums, kā sadzirdēt svēto garu biežāk. Šķiet, ka mēs bieži nedzirdam garu. Vienalga, vai esam ticīgi vai neticīgi, kā mēs varam sadzirdēt Dievu, kā mēs varam sadzirdēt svēto garu biežāk. Un tā pirmā lieta, ko, ja tu vēl nesaprati šajā uzrunā, es tā pavisam ātri pārsiešu pāri, ir tic Jēzum. Jo tajā mirklī, kad tu notici Jēzum, tevī iemājo svētais gars, un ir daudz lielāka iespēja, ka viņš runās caur tevi tavā templī, mājojot tajā, nekā kā vējš plūstot apkārt. Daudz lielāka iespēja, ka tu dzirdēsi svētā gara balsi, tad, kad tu ticēsi Jēzum. Tāpēc tas ir tas pirmais solis, un mēs redzam, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, un tas pats Jāņa aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu. Ja mēs noticam Jēzum, šī miesa kļūst par svētā gara templi, un tādēļ, ka viņš te mājo, mēs dzirdam Dievu daudz biežāk. Tā otrā doma, kā mēs varam dzirdēt svēto garu biežāk, ir uzturot šo templi. Uzturot šo templi un tur paturpinot šo domu, kas bija pirms tam 1. korintiešiem, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva. Tā otrā panta daļa ir, jūs tātad nepiedarat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu savā miesā. Īstenībā, kad mēs kopjam šo templi, kad mēs rūpējamies par to un nestājam to novērtā, ir daudz vieglāk sadzirdēt tā, kas tur mājo balsi. Arī tā ļoti interesanta lieta. Un tā pēdējā un īstenībā vissvarīgākā, ar ko es arī šovakar gribu jūs atstāt, kā sadzirdēt svēto garu, klausoties svēto garu. Vēl viena lieta, ko skolās nemāca, ne? Tikai matē jauniešos aiciniet savus draugus. Mēs varam sadzirdēt svēto garu, ja mēs klausamies svēto garu. Un tā ir tik svarīga lieta, jo mūsu dzīves skrejienā, vai ne? Jūs esat jaunieši, jums ir tikai skola, varbūt kaut kāda treniņa, protams, jāmīl ģimene, bet mēs visi esam tik nežēlīgi lielā skrejienā. Mums ir kaut kur jāskrien, kaut kur jāsteidzās. Un cik bieži mēs dienā veltam laiku, lai vienkārši pabūtu mierā? Cik bieži tev pat neskan kaut kas fonā, kaut kāda mūzika vai kaut kas, nezinu, kādu podcastu, ko klausies vai kāda filma? Es, piemēram, paēst vairs nevaru nepaskatoties kaut ko, vienkārši esot mierā. Cik bieži tev ikdienā sanāk pavadīt laiku klusumā, mierā un klausoties? Vajag vienkārši pajautāt Dievam kādu jautājumu un tad turpināt to savu dzīves gaitu, nekad nepaklausoties viņā. Un Dieva vārds mums atkal atklāja par pravietu Eliju. Viņam bija tāds interesants notikums, kur viņš gaidīja uz Dieva atbildi, un te mēs arī lasīsim, kā viņš to gaidīja. Un tas viņam teica, Dievs viņam teica, izej un stājies uz kalna kungu priekšā. Un redzi, kungs gāja garām, liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca kungam pa priekšu, bet kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet kunga ugunī nebija. Un pēc uguns klusa, čukstoša balss. Un šajā balsī parādījās Dievs. Tas ir tas, kā mēs svēto garu varam vairāk sadzirdēt. Un tas ir tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs nedzirdam viņu ikdienā. Tādēļ, ka mēs tajā neklausamies. Tādēļ, ka mēs tajā neklausamies. Un tāpēc tas izaicinājums jums, tas galvenais izaicinājums ir domāt par to, kad jums ikdienā ir laiks paklausīties to, ko gars saka. Ne tikai jautāt Dievam dažādas jautājumas, dažādas izvēles, bet reāli klausīties. Un šodien tāda rīktīgi interesantā diena, kā jau es minēju, ir diezgan nereāli, ka šodien būtu bijis ar jums šeit kopā, jo
Mūsu ģimenītē bija tā, ka mūsu janvārī Dievs pārsteidza kaut kādām brīnišķīgām ziņām. Mēs saņēmām to, ka mūsu ģimenē varētu būt mazs bērniņš. Un, kā jūs zinat, mēs esam vairāk kā dalījušies, mēs gribam lielu ģimeni. Un reāli parādījās iespēja, ka šis bērniņš varētu būt. Mēs tikko sākām mēģināt, un Dievs mums deva. Un likās tik brīnišķīgi. Mēs tagad oktobrī būtu viņu gaidījuši. Un tad mēs aizgājām pie ginekoloģis, lai pārbaudītu to visu. Un it kā viss kārtībā, bet tāds mazs mīlīgs punktiņš bija tur tajās visās bildītēs. Parasti neko nevar saprast. Es kādreiz domāju, ja man ārsts parādīja to bildi, es nekad nesaprastu, kur tur ir tas bērns. Bet es sapratu. Viņam tur bija tāda maza vietiņa, kur būt. Tad mēs domājām, cik forši mēs pielikām pie leduskapja, tāda liela cerība, gaidot šo bērniņu. Un tāpēc 3 nedēļām mēs aizejam, un es tur aizbraucu uz kādu vietu, jo tā ginekoloģija man nelaid iekšā. Nezinu, kāpēc, nekāda slikta iespēja es viņai nebija atstājis. Bet es sazvanu Emiju, un es jau dzirdu viņas balsī, ka kaut kas nav labi. Un tas, ko mēs dzirdam no šīs dakteres, ir tas, ka šis bērniņš nav attīstījies tik tālu, cik vajadzēja. Un tad mēs devāmies mājās, mēs joprojām zinājām, ka viss kārtībā, aizgājām pie citas dakteres, un viņa teica, ka nav tur jāgaida uzreiz, ka viss būs slikti. Vienkārši turpiniet gaidīt, tas ir grūti būt pacietīgiem, bet esiet pacietīgi. Tad mēs bijām pacietīgi, cik mēs pacietīgi varējām būt, un mēs sagaidījām to nākamo reizi, un bija ļoti, ļoti skaistas ziņas. Mēs ar manu sieviņu, mēs dzirdējām šī bērniņa sirdspūksteņu, un tā bija viena no skaistākajām lietām, ko manā dzīvē ir nācies dzirdēt. Un es ir daudz skaistas lietas, bet tas bija tik brīnišķīgi dzirdēt to skaisto sirdspūkstu. Tad mēs aizgājām vēlreiz pēc nedēļas, jo mēs jau tad sapratām, tas bērniņš neaug tik ātri, kā vajag, bet mēs sapratām, mums ir jāgaida tikai tas sirdspūksteņš. Tad mēs bijām pagājuši trešdien, un viņa teica, ka atkal viņš nav pauzēs tik daudz, cik vajag, un arī, ka šis sirdspūksteņš ir kļuvis vājāks, un viņam ir kaut kāds ritms, bet viņu ir grūti sadzirdēt. Un tad jau vairākas dienas, es neieiešu detaļās, jo jūs esat pārāk jauni un nenobrieduši, lai to visu dzirdētu, bet kādas jau dienas mums vairākas tā likās, ka šis iet uz beigām. Nu tā, šis bērniņš, kur mēs tik ļoti gaidījām, kur Dievs mums arī deva tik ātri, ļoti liela iespēja, ka mēs viņu nesatiksim. Un es jau tad sāku gatavot šo uzrunu, un tad šodien mēs šo bērniņu pazaudējām. Nu tā, ļoti interesanti pieredze, kā Dievs tam visam vada cauri, kā Dievs mums tik ātri viņu dod, vai ne? Un pēc nepilniem 2 mēnešiem viņš izvēlās vienkārši paņemt to nost. Un tas pat nebija nekas tāds vienkāršs. Šie procesi var būt ļoti vienkārši, bet tas, kā man sieviņa šodien tam gāja cauri, bija tik sāpīgi to nostīties. Tā gribējās teikt, ka es gribu to visu, ko tu jūti, ko tu piedzīvo, paņemt uz sevi, lai tu vari būt mierā un tev nebūtu jāiet cauri tām sāpēm. Bija tāda diezgan gludi dzīve, daži tādi pārbaudījumi, bet tiešām šī diena ir bijusi diezgan smaga. Viņa aizveda uz slimnīcu, un labi, ka tā, jo īstenībā viņa varēja, pateikšu vienu tādu detalizētāku vārdu, viņa varēja nosiņot. Un tad tā dzīvība būtu arī bijusi pagalam, ne tikai viena, bet arī abas divas. Un labi, ka viņa aizveda uz slimnīcu, jo viņa it kā tikai tajā 6. nedēļā, bet tomēr tās asiņu daudzums bija tik daudz, viņa bija gandrīz uz tā ģībona vilka, un tiešām tādas neforšas lietas bija. Un man arī mājās gaidīja to visu un domāt par šo uzrunu, ko man tagad darīt, vai ar Emīlu mainīties nākamo reizi, vai kā. Tas bija riktīgi grūti. Un, daži bija pat pilnīgi tādas domas, bet ja nu es palieku viens pats, un tik brīnišķīga sieviņa, tik brīnišķīga ar viņu kopā kalpot. Viņa ir tik brīnišķīga, tik skaista, tik mīļa, tik jauka, tik forša, un kāpēc viņai ir jāiet cauri kaut kam tik sāpīgam? Jo, kā jau es teicu, mēs to bērniņu gaidījām tik ļoti. Tas ir tāds prieks, ka viņš tur bija pie tā leduskapja, un mēs varējām skatīties, tas tur veidojās viņas miesā. Un šodien tādā ļoti grafiskā veidā bija viņš jāpazaudē. Un tie ir tādi mirkļi, kad tu domā, vai tiešām, vai svētais gars runā, vai viņa balss vēl kaut kur visur tajā skrējienā ir. Un es gribētu teikt, mēs noteikti neredzam vēl ar Emiju to lielo bildi, kāda Dievam ir. Un tomēr pat caur šīm grūtībām un ciešanām mēs esam kā viena miesa bijuši tik ļoti savienoti, tik lielā vienprātībā esam bijuši caur šo laiku. Un tiešām reāli
šausmīgi, kas viņai šodien bija jāpiedzīvo. Tagad viņai ir labi, viņa pamodās pēc narkozes pirms pāris stundām, un viņas veselībai viss ir kārtībā. Bet es saku, ir tāda mirkļa, kad mums dzīvē liekas, Dievs, tu tur vispār esi, Dievs, tu kaut ko arī atklāji, tev rūp tavu bērni. Un šī ir viena no tādām dienām, kur mēs domājam, vai tu tiešām nevarēji iejaukties tajā procesā, jo viņš varēja, bet viņš izvēlējās to nedarīt, un mēs nezinām, kāpēc. Mēs zinām, ka jau pat tagad mēs redzam arī kaut kādu labumu no tā visa, kaut kādu svētību, ko pirms tam mēs nebūtu redzējuši. Un tas, lai ir arī jums par iedrošinājumu turpināt klausīties tajā balsī, pat tad, kad ir tāda milzīga vētra apkārt, Dievs kaut ko grib atklāt. Un tad, kad mēs turpinām skriet, mēs bieži vien pat nevaram sadzirdēt viņa balsi. Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Debes Tēvs, Tev pateicos par šo dienu, pateicos par to, ka beigās varēja būt šeit, varēja līdzdalīt ar šiem jauniešiem visu, par ko mums bija jāpadomā šodien. Jā, es lūdzu, ka viņiem laiks mazajās grupās var būt pilns ar tādām vērtīgām sarunām, kur viņi var uzklausīt viens otru, padalīties viens ar otru domām un beigās arī saprast, kā biežāk Tevi dzirdēt, Tēvs. Mēs tiešām gribam sadzirdēt Tavu balsi, Tavus pamudinājumus, Tavu vadību katru dienu, ko mēs šeit dzīvojam. Tāpēc, Tēvs, turpini nemitīgi uz mums runāt un māci mums Tevī biežāk klausīties, kopt Tavu templi un turpināt ticēt no visas sirds. Tu esi brīnišķīgs Tēvs, neļauj mums to aizmirst, un pat tad, kad mēs ejam cauri grūtībām un ciešanām, atgādini mums paļauties uz Tevi, Tavu vadību, Tavu mīlestību un žēlstību. Amen.